Šis ir gliemeža pipars. Viņš ir liels, nāk no siltās Āfrikas. Pipars dzīvo siltā stiklamaiņā terārijā. Tur vienmēr ir silti un labi. Bērni viņu baro ar augļiem un dārzeņiem. Dažreiz pipars ilgojas pēc Āfrikas saules. Kādu dienu pie pipara atlido melnais stārķis. Aiz loga vēl ir ziema. Pipars brīnās, kāpēc tik stārķis ātri atlidojas no siltajām zemēm. Klimats ir mainījies, un putniem ir grūti saprast, kad lidot mājās. Kas ir klimats? Apkārt Zemē ir gaisa mētavītis, atmosfēra. Tas pasargā Zemi un palīdz tai sasilt. Līdzīgi tā kā pipara terārijas tīklos, ielej siltumu un skan nevis to ārā. Bet cilvēku darbību dēļ tas gaisa mētelīts kļūst pārāk biezs. Zemē kļūst par karstu. Mainās laiks visā pasaulē. Arī Latvijā un Āfrikā. Kas padara šo mētelīti biezāku? Dzīve zem zemes atrodas ļoti vecas ogles un nafta. Tas ir radušās sen atpakaļ dinozauru laikos. To sauc par fosilo kurināmo, to lieto, lai sildītu ēkas un darbinātu mašīnas. No tā gaisā rodas dūmi. Tā padara gaisa mētelīti vēl biezāku. Bet siltums netiek prom un zeme pārkarst. Klimata pārmaiņas arī nozīmē ļoti stiprus vējus. Mežos lūst koki. Putniem pazūd līgstas, arī pārējiem dzīvniekiem mājas. Pavasars bieži atnāk par agru. Koki un puķes uzzied, bet pēkšņi uznāk sals un ziedi nosals. Un vasarā nav augļu nogu. Dažreiz ilgi nelīs lietus un zeme izskaust. Citreiz nolīš ļoti daudz un rodās plūdi. Dzīvniekiem ir ļoti grūti dzīvot. Bērni var palīdzēt zemei. Katrs mazs darbiņš ir svarīgs. Izslēgt gaismu. Taupīt ūdeni. Neizmest ēdienu. Pirkt mazāk rotaļu lietas un apģērbu. Šķirot atkritumus. Iet ar kājām, braukt ar riteni. Stādīt un sargāt kokus. Pipars un melnais stārķis kļūst par draugiem. Viņi tic, ka kopā ar bērniem var palīdzēt zemei. Ja visi rūpēsies par dabu, zeme būs vesela un skaista.